Labrīt. Šorīt Līņā. Nezinu, tā, ja godīgi, bēdīga pēcsajūta, jo man skumdina tas pasākuma beigas. Pie mums iemaldījās, negluži manā sētā, bet tur, kur mēs svinējām Annas dienu, iemaldījās kaķītis. Kaķītim pa muti nāca visu laiku siekalas, tādas asiņainas. Un viss ķepiņas, viss kažoks tāds, galīgi. Skaidrs, ka kaķim kaut kas ir. Un tā kā pie mums bija ballīte, tajā mājā, tur bija daudz bērnu. Un pie tās meitenes bija paredzēts, ka paliks pa nakti. Ne tikai meitenes, arī puisīši daži. Un tie bērni jau spriedzi, ieraugot to kaķi. Kas viņam ir, visi uzreiz tādi, sašutuši. Tas kaķis ļoti gribēja ēst. Viņš metās uz galda un tā kā kaut ko ēst, kaut ko laizīt, bet var redzēt, ka viņam kaut kas nav kārtībā. Vai ar mēli, vai kaut ko, kaut kas viņam nav. Es atnesu arī savu kaķu barību, un tad es ieraudzīju, ka viņš grib ēst, bet viņš nevar. Uzreiz kā mēģina tā ar tādu tā kā acitienu aizmūk no tā ēdiena. Bet tāpat laikā kaķis ar to savu uzvedību, viņš rādīja, ka viņam nepieciešama palīdzība. Ar to, ka viņš, piemēram, pienāca man klāt, viņš tā kā glaužas. Kaķis kādam piederējis, tas ir skaidrs. Bet mēs viņu arī tā kā minējām, ka mēs viņu šajā afidu esam redzējuši. Un tas bija ļoti cerīgi, ka es sākumā tā kā viņu vedu, es domāju, vai cik priecīgi, ka es vīru pierunāju. Viņam kaitina visi šie glābšanas darbi. Bet saku, tu esi cilvēks, tev nav bail no asinīm. Un tas viss kopā, jārīkojas, var sakot, kā tu vari nerīkoties, ja tev nav bail no asinīm, tu esi spēcīgs, tu esi drosmīgs, tev nav bail vispār no tādām ekstremālām situācijām. Labi, viņš piekrita. Un man likās, tas vetārsts sārstēs, mums droši vien vajadzēs mutēs mērēt, es jau sarunāju vīru, ka viņš piekritīs, un tad mēs viņam pat mājas atradām, kur kaimiņi viņu paņems, bet nē. Vetārsts vienkārši pasaka, ka tas ir mutes audzējs, un kaķiem mutes audzējs ir ļoti agresīvs. Un, ja to, piemēram, izoperē pēc 2 nedēļām, tas atkal ir tas veidojums. Ar steroīdiem var kaut ko darīt, bet tas arī ir 2 nedēļu jautājums, mēnešu jautājums, un tas ir dārgi. Viņi ieteica eitanāziju, jo patiesībā, ja mēs to kaķi nebūtu aizduši, viņš vienkārši nomirtu badanāvē, jo viņš neko nevar iest, viņam milzīgs bumbuls tieši visā mutē, un līdz ar to tās siekals nemitīgi tek. Es domāju, kā es vakarā iemikšu. Mēs vēl to kaķi norikām, uztaisījām viņam kapiņu. Visi bērni vēl lika puķis. Tas viss kopā. Tiešām tā. Bet tāda ir dzīve. Un es arī, mēs runājām ar saviem bērniem arī, ka nāve ir arī sastāvdaļa. Nekāds pirmdienas rīts, bet redzīju, visu laiku dzīve tā mijas. Nekas no kā nav atrauc. Tā ir. Pulkstenis ir drusciņi pāri 7. Es vienkārši izgāju tēt ar suni, lai vīram nebūtu jāiet. Viņi pēc tam brauks uz depo, visādas lietas, un vīrs parasti vakarā iziet ar sāru. Un tas man ir atvieglojums. Tad es labāk no rīta. Katrs, kam ir vairāk enerģijas. Es esmu vairāk, protams, rīta cilvēks. Ko es varu pateikt, sabrīnoju vispār ārstus un vetārstus ar to nervu noturību. Un tāpēc jau viņi ir ārsti. Pelēka upe. Ar to nervu noturību, jo tur arī atnāca ar pavisam mazu kaķīti meitene. Un, diemžēl, viņam arī tāda situācija, ka vajadzēja eitanāzēt, nekā nevarēja palīdzēt. Domāju, kādi nervi. Es jau tur sāku šņukstēt. Vēl mūsējais kaķis, pēc tam nākamais.
Tas pieklīdušais. Bet pozitīvā puse, es varu pateikt, kopībā ir ļoti liels spēks. Un es novērtēju, ka mani kaimiņi ir labi cilvēki. Tiešām. Tas, cik mēs saliedēti, pirmkārt mēs uzreiz vienojāmies, ka mēs maksājam par kaķīti visi, tāpēc, ka tas ir svētdienas vakars. Loģiski tās ir tikai diennakts klīnikas, un pagājušajā reizē, kad man bija miedziņš, un viņu vajadzēja vest naktī, viņam bija tik slikti, ka es gribēju steidzam viņu vest. Un tad tas cipars, ko man nosauca par nakts apmeklējumu, bet tā bija cita klīnika, tā nebija Beinerta. Man tas likās tik traki, kaut kādi 150, jo viņam tur vajadzēja arī veikt izmeklējumu, tieši analīzes. Un tas jau vienmēr ir dārgi. Un tad nāk tas procents par to, ka tā ir diennakts klīnika. Un tas bija toreiz 11. naktī. Šeit jau mēs bijām 10. mājās ar... tā. Tāda dzīve. Ko tu vari darīt? Kaut kā jānodala. Man tas patīk, kā manam vīram tas sanāk. Tiešām. Varu tikai mācīties. Viņš saka, tāda dzīve. Tur neko nevar darīt. Ir sākums un beigas. Un visam reiz ir beigas. Un tās beigas var būt visādas. Un ballītē bija viens tāds mazs puisītis. Jā. Viņu bija žēl. Kā viņš to uztvēra. Jā, bet vēl gribēju pateikt, ka ne visi kaimiņi man ir vienādi. Tie, pie kuriem mēs bijām un ar ko bijām, tas tā, bet tas kaķis vienā brīdī, kad nobijās no bērniem, aizmuka blakus sētā. Ļoti bagāta sēta, ļoti. Un kas tur notika? Kaķis sēdēja pie durvīm un visu laiku viņš gribēja tikt siltumā īstenībā. Droši vien tā slimība viņu tik ļoti nogurdināja. Viņš gribēja tikt siltumā, tur tā tante atvēra durvis, sieviete, bagātā kundze, un uzlēja viņam un leikānu ūdeni. Jā, visi cilvēki nav vienādi. Tas ir skaidrs. Riktīgi nesos, un tikko redzēju vienu sievieti, kur gāja ar 5 suņiem. Es tad izmantoju zvaniņu, jo es nesapratu, vai viņi kož, vai viņi nekož. Kas tie pa sunīšiem? Kavēju atkal, tikai to var pateikt. Tagad, nezinu, drausmīgā ātrumā mīšos. Mums iznāca ārā un šādi te līst. Kur es tagad braukšu? Nekur, jāgaida, kad pāries lielais šņāciens. Viena kundzīte man tikko piezvanīja. Un teica, iebrauc, lūdzu, pie manis iebrauc. Un sacepusi vistas filēs. Uztaisījusi kafiju. Kā es atteikšu? Ēdu un slavēju. Paldies Dievam devējiem. Gaidu. Braukšu mājās. Līst mazāk. Laidīšos. Lietus līst, braukšu ar vilcienu tālāk. Bet varu pateikt, nekur dubult baznīca, ka man ļoti patīk mājas tīrīt. Es domāju, varbūt man pat mājas labāk patīk tīrīt nekā darboties veciem cilvēkiem. Nezinu, jāpadomā vēl uz priekšu. Šīs sākumā bija negaršīgas, un tagad ir garšīgas. Nav tāds īpaši foršs kadrs. Nekas. Īstenībā gribēju runāt par to, ka par barošanu. Cik interesanti, ja? Es baroju vānas, piemēram. Manas tantes viss, daudzas arī baro. Gan vānas, gan kaut kādus kaķīšus ietur, ānu meklē un baro. Redz, es jau biju aizbraukusi no tās kundzītes, bet viņa man piezvan un iebrauc uz pāris minūtītēm un tā. Es viņai no rīta pateicu, ka es aizmirsu, man nebija kafijam piena. Kafijam piena nebija. Var teikt, tikai 2 mutītes iedzēra to melno. Un sanāca bez kafijas un visu laiku nāca miegs. Un arī laiks varbūt arī tāds. Viņa man, var sakot, saklājusi tik skaisti. Tādu servīzīti, smuku krūzīti ar kafīņu. Viss filē sacepusi. Es jau labprāt neēstu visu filē, bet
Ar upmaizīti super. Vakar domāju, ko ar šīm vīnogām darīt. Vai mest ārā, vai kā. Pilnīgi negaršīgs bija. Šodien. Nē, nu skatoties laikam pēc kā ēd. Ja ēd pēc arbūza. Liekas, bezgaršīgas bija. Nu, gadās tādas skābas, cietas. Un šodien jau liekas garšīgas. Nē, nu laikam ir tā, pāēdušai pelē milti rūkti. Un tagad es esmu tāda, nu, apēd to gaļas gabaliņu maziņo, bet daudz no svares skatos uz savām kundzēm gados. Ap 90 man viss ir. Jo mazāk ēd, jo ir tāda, nu, kustīgāka, lustīgāka, vieglāka viss ir. Tiešām. Jo šī vispār. Tā viena mazā kundzīte man ir 93 gadi. Tieviņa maziņa. Kustīgi, tik ātri iet. Abrīnojama. Mēs ar Sāru tēt iznācām ārā. Es nepaņēmu saules brilles, tagad sāk spīdēt saule. Protams. Es tam vēl aizbraukšu uz veikalu. Mums ar vīru abiem ļoti atšķiras, ko mēs katrs pērkam. Viņš vairāk pēr gaļu, maizi, sieru, tādus, bet man pietrūkst gan augļu, gan dārzeņu. Vienkārši nevaru paēst, tad, ja nav mājās dārzeņu un augļi un zaļumi, kā liekas. Nu jā, katrs jau ēd savas lietas, loģiski. Viņam garšo vista, jo galvenais ir vista. Un tas ir tās vistas ir. Katrs skatās, kas ir. Viņam garšo rīsi. Tad kā zinu, ka bērniem vajag kārtupeļus, piemēram, mazajiem kaut kādu, pat nezinu, ko tādu nopirkt. Cīsiņi viņiem garšo, diemžēl, bērniem. Tā.